Neticami, bet tas ir noticis. Manas mājas ar IKEA 11. sezona ir klāt. Un šajā sezonā mēs mainām pilnībā spēles kārtību. Pirmo reizi mūsu dalībnieki visu darīs paši. Paši plānos, paši montēs, paši skrūvēs, līs sviedri un iespējams arī prieka un emociju asars. Un fonā visu to vēros mūsu IKEA dizaineru koalīcija, kur sniegs vērtīgus padomus ne tikai raidījumu dalībniekiem, bet arī jums, skatītāji. Pirms mēs sākam jauno sezonu, vēlamies īpašu uzmanību veltīt krīzes centram Burtnieks. Šī būs ļoti īpaša sērija, jo Latvijā, diemžēl, katra trešā sieviete ir kaut reiz dzīvē piedzīvojusi vardarbību ģimenē. Un tas ietekmē ne tikai pašus cietušos un viņu ģimenes, bet šīs sāpes atbalsojas arī tālāk sabiedrībā, bērnos, kopienās un mūsu attiecībās. IKEA ar iniciatīvu Pamani vardarbību mudina par to runāt un rīkoties, lai mēs visi kopā mācītos labāk pamanīt, reaģēt un palīdzēt. Dosimies iekšā krīzes centrā Burtnieks, kur kaut nelielas pārmaiņas, silta, mājīga istaba var būt kā vieta, kur cilvēks spēr pirmos soļus uz drošību. Šis nav mūsu, protams, pirmais darbs šeit Burtniekos, un pēdējo gadu laikā IKEA kopā ar krīzes centra darbiniekiem mēs esam pārveidojuši vairāk nekā pusi no visas krīzes centra telpām, vairāk kā 400 kvadrātmetri ir pārveidoti, un es domāju, tā tomēr ir liela daļa no krīzes centra ikdienas un dzīves. Ko tas nozīmē krīzes centram? Tas nozīmē drošu vidi, tādu iespēju celties, tad, kad ir grūti. Man tiešām prieks to dzirdēt. Labprāt apskatīt, kā jums te klājās. Protams, ejam. Tātad šī ir viena no telpām, kas plānots pārvērtībām, un šeit strādā mūsu kolēģe psiholoģe Santa. Sveiki! Manuprāt, šai vajadzētu būt tai visdrošākajai telpai, emocionāli, lai cilvēks jums atvērtos. Psihologa telpai pilnīgi noteikti ir jābūt ērtai, gaišai, mierīgai un tādai, kur pat sienas palīdz runāt par visiem tiem sāpīgajiem notikumiem. Un nereti arī klienti nāk kopā ar bērniem, un tad gribas, lai tā vide ir arī tāda, ja mamma, piemēram, strādā ar savām lietām vai tētis, kad tur ir kāda arī forša vieta, kur bērniņš var paspēlēties. Mēs arī darbojamies praktiski, līdz ar to galdiņš arī ir ļoti svarīgs, lai viņš tur būtu. Citreiz mēs tur darām dažādas uzdevumus vai strādājam ar emociju kārtīm. Tādā ideālā variantā man patiktu, ja uz grīdas būtu kaut kāda liela spilvena, kur mēs ar klientiem varam veidot tās relaksācijas un elpošanas vingrinājumus. Un pagājušajās reizēs lielākā daļa no krīzes centra tieši klientu dzīvojamām istabiņām tika izremontētas, bet dažas vēl ir atlikušas. Tās noteikti vajadzētu ķerties klāt un atremontēt, uzlabot, pilnveidot. Jā. Tu noteikti vari parādīt. Parādīšu, jā. Ejam. Un kas šī ir par telpu, kurā esam nonākuši? Jā, un šī ir telpa, kur dzīvo ģimenes. Tās ģimenes mēdz būt dažādas. Daži ir tiešām viena pati sieviete, piemēram, kas cietas vardarbībā, un viņai nav bērnu. Tikpat labi tā var būt mamma ar tētis ar 6 bērniem. Tā kā mums jāietilpina viss vienā istabā. Bet kā tīri no tāda praktiskā? Šeit ir, piemēram, piemērs ar vienu gultu. Tad tas nozīmē, ka mēs atnesam šeit vēl papildus mēbeles. Varbūt tās ir divstāvīgas gultas. Iespējams, vēl kaut kas, tā kā šī ir tāda plika istaba. Kāda ir kopumā krīzes centram tā kapacitāte? Mūsu kopējā kapacitāte būs 51 cilvēks, bet tas, protams, atkarīgs kādas ģimenes, vai ne? Jo istabas kopā mums ir 16. Un ir vēl viena ģimenes istaba, ko mēs plānojam pārveidot. Iesim to vēl apskatīt, paskatīsimies.
Jā, nu te ir tas pats stāsts. Tas pats stāsts, jā. Šī brīža interjers ir līdzīgs kā... Novecojis, nolietots, ticiet man, mums ir vairāk kā 2000 cilvēku bijuši šeit uzturējušies, un līdz ar to, jā, protams, mēbeles nolietojas. Bet, kur mēs ķersimies klāt, lai tik tiešām vēl vairāk būtu jaunās ģimenes istabas, un lai tik tiešām ikvienam, kurš ienāk krīzes centrā, varat vērt durvis vaļā uz skaistām, brīnišķīgām, pārvērtību pilnām istabām. Paldies! Krīzes centrs ikdienā veic šeit ļoti svētīgu un ļoti svarīgu darbu. Un mums ir liels prieks, ka IKEA var nākt talkā, palīdzēt atremontēt, uzlabot, pilnveidot telpas, kuras kalpos ikdienā. Un tik tiešām šeit atnākušie cilvēki var iegūt mieru un tik ļoti vajadzīgo prieku ikdienā. Sveiks, Pēter! Čau! Čau, Kristap! Čau! Es jau skatos un redzu to, ka IKEA šķiet nav tikai un vienīgi par skaistām mēbelēm un telpām, bet te ir kaut kāda vēl lielāka doma un sirds ir ielikt pareizi. Tas tiesa. IKEA ir par to, lai radītu labāku ikdienas dzīvi daudziem. Šajā procesā ir zināms, ka ir daudz skaistu māju Latvijā, daudz skaistu dzīvokļu, ēku, un ir zināms, ka šajās mājās slēpjas ne tikai prieks, tomēr tajās valda arī skumjas. Tā ir vardarbība, un zināms, ka vardarbība ir dažādi virzieni, vai tas ir fizisks spēks, vai tas ir emocijas, vai tas ir finanses. Līdz ar to mums šis process ir svarīgs, mēs vēlamies būt daļa no šīs labākas ikdienas dzīves radīšanas, un caur krīzes centru prizmu tas ir viens no veidiem, kā mēs varam šo panākt. Kā ir redzēt arī savu un IKEA kolēģu darbinieku tādas emocijas? Zini, gandarījums ir absolūti liels. Baltijas līmenī vairāk kā 600 brīvprātīgie kolēģi ir iesaistījušies šajā procesā. Nu pat esam pabeiguši pilnībā vienu krīzes centru, Milgrāvas krīzes centru, kur šķiet arī tu biji klāt. Un tagad mēs esam Burtnieku krīzes centrā, kur jau ir atjaunotas krietni daudz telpas, bet mēs ejam uz priekšu. Kopumā, ja mēs skatāmies Baltiju, ir tuvu 2000 kvadrātmetru jaunu telpu. Bet saki lūdzu, ko vēl kāds skatītājs var pats savā dzīvē darīt, lai palīdzētu? Sabiedrībai nevajadzētu būt vienaldzīgai. Redzot situācijas, iestāties par šo taisnīgumu mirkli, mums vajadzētu gan pamanīt, gan runāt par to. Un diezgan spēcīgi. Paldies tev vēlreiz un lai izdodas. Paldies tev. Čau, čau. Tā. Opā! Pilnībā mainījusies telpa. Čau, čau! Ko tu taisi? Es darbojos principā tagad ar bērna gultiņas salikšanu. Cik gultiņas jau tu mūžā esi tās sastēlējis? Ir sanācis, ka šī būs pirmā. Nopietni? Jā. Bet cik gadus tu jau esi kā brīvprātīgais šeit nāca? Brīvprātīgais principā jau 5. gads tagad būs. Un kā tas tevī pašā rezonē šī palīdzības sniegšana? Kad redzot tos cilvēkus, kas nonākuši grūtībās, ir vēlme kaut mazumiņu viņiem palīdzēt. Labi. Ir. Ļoti labi. Forši. Lai izdodas salikt gultiņu, Jā, es vēl te paldies. noteikti būšu. Un es redzu, ka kolēģei tev arī varbūt, kad palīdzība vajadzīga, aiziesim pie Madaras. Čau, Madara! Čau! Kuru gadu tu esi kā brīvprātīgais? Izskatās, ka pirmo. Tu pēc tā kā labi, bet ko tu ikdienā dari IKEA? Es esmu mēģināšanas nodaļā. Cik daudz IKEA mēbeles tu vispār esi likusi iepriekš kopā? Godīgi šī ir pirmā reize, jo es mājās no tā izvairījos. Es domāju, ka Veiksmīgi. vīrs visu saliek. Tā, līdz šim, manuprāt, tev viss ir ļoti pareizi. Kur tu esi uzslidinājis viens, otrs. Tā, un dībelītim jābūt Sliedītē. šeit. Ops. Ko viņš mums neiet sliedītē? Oskar!
šis nebija paredzēts, bet mums ir vajadzīga tomēr tā palīdzība, vai ne? Ar to Vajadzētu nākt te iekšā. Dēls varbūt otrādāk, jā. Jā! Tā, magic, obā! Nopietni. Un iekšā, un tā tev arī sanāks. Un paskaties. Brīnumiņi. Paldies! Paldies. Un šī telpa arī pilnībā mainīsies. Čau, Alīna! Čau, Kristap! Prieks tevi redzēt. Tu no tāda dizaineris galda esi citos pienākumos, jā? Jā, tieši tā. Ko tu liec kopā? Šis ir Ivar plaukts. Vēlies palīdzēt? Vai mājās gadījumā nav tā, ka, nopirksim jaunu skapi? Alīna, es domāju, tev būtu jāskrūvē kopā, jo tu galu galā zini vislabāk IKEA mēbeles. Jā, tā arī ir. Jā. Es esmu pati saskrūvējusi Billijas kapi. Cik tev labi sanāk? Ar mīlestību. Jā, tā lai ir. Ko tu vēl esi plānojis saskrūvēt šodien? Ko dos, to skrūvēsim. Lai izdodas. Paldies. Prieks bija tevi satikt un noteikti priecāšos redzēt to, kā šī telpa pilnībā būs Jā, pārvērtusies. noteikti nāc. Apskati. Klau, čau! Sveiks. Kā tevi sauc? Roberts. Cik daudz tu liec ikdienā mēbeles kopā? Es ikdienā mēbeles lieku katru dienu. Nopietni! Jā, Forši! pat dažreiz brīvdienās. Kas tavuprāt ir tāda visvieglāk savajā saliekamā mēbele? Ivars kapīts. Tas, kur es tikko biju. Alīna, jā, šis ir vienkāršākais. Tā kā, ja ir sarežģījumi, tad labāk klusāk to nesaka Robertam. Cik gadus tu jau kā brīvprātīgais atsaucies? Šis ir 2. gads. Kāds sajūta? Ir tā cerība, ka tā diena viņiem būs gaišāk ienākot jaunās telpās ar jaunām mēbelēm, kur viss ir izremontēts gaišs tomēr. Paldies tev! Čau! Tas tieši sanāca. Krāsa. Jā. Pilnīgi tā kā ir nolasīta katra mana vēlme. Tik skaisti! Kamēr jaunās pārvērtības vēl ir procesā, aplūkosim iepriekšējo gadu paveikto. Kristap, paskaties, atceries šo telpu? Jā, es atceros šo telpu, un starp citu, es ļoti labi atceros šo tādu omulīgo, jauko, tomēr 1-uz-1 tādu sarunu mazo stūrīti. Un šai zonai ir īpaša loma. Nevienmēr grupu nodarbībās cilvēkam ir viegli atvērties. Un tad šī vieta ir tiešām tāda droša un rosinoša uz atvērtību. Cik laba kombinācija ir, ka ir praktiska, bet reizē ļoti mājīga, it īpaši jūsu ikdienas darbā. Jā, noteikti, jo arī radošas nodarbības ir kā pamats, kad cilvēkam ir iespēja no jauna atvērties, no jauna rast sevī spēku. Paldies, un lai daudz spēku un enerģijas visu šo darbu turpināt. Un tagad es atvedu tevi uz telpu, kur dzīvo prieks. Forši! Čau! Sveiks! Es skatos, ka diezgan izturīga telpa, jo es pieļauju, ka te bērni tomēr ir bērni. Jā, patiešām bērni šeit iegriež riktīgu jaudu. Te ir riktīgi daudz dzīves prieka. Cik svarīgi ir būt vidē, kas nedaudz varbūt nomierina? Visbiežāk šeit bērns atnākot pirmo reizi, viņš ir patiešām ļoti sabijies. Viņš ir trauksmains. Un tad ir šeit primāri tas, kad es viņu ņemu klēpī, es viņu žūžinu, es dziedu dziesmiņas, lai iedotu bērnam šo drošības sajūtu. Nāc, tagad es tev vedīšu uz bērnu aprūpas telpu. Iepazīsties ar manu kolēģi Evu. Sveiki! Cik svarīgi ir, ka šī telpa ir laba un sakārtota? Šis krīzes centrs ir krīzes centrs ģimenēm ar bērniem. Ir ļoti svarīgi, ka tā telpa, kur viņi var aprūpēt un apkopt savus mazulīšus, ka viņa ir mājīga un ērta. Un tad šī telpa ir arī vieta, kur viņi var pabūt tiešām 1-pret-1 ar savu mazulīti, gan izdarīt to, kas jāizdara, gan arī gūt tādu emocionālu tādu pauzīti un piepildījumu. Paldies, un lai tik tiešām šī telpa ir kā tāda mazā miera ostiņa. Sveiki!
Sveiki! Prieks redzēt, ka virtuve ir vietā. Kā jau katrā mājā, arī pie mums šī ir visa centra sirds, kur satiekās ģimenes, vakarā gatavo ēst, ģimenes sanāk kopā. Un ne tikai šeit notiek arī grupu nodarbības, kur vecākajiem ir iespēja apgūt jaunas receptes vai dalīties savā zināšanās. Un var jau tā kā nedaudz sajust, kā te visdrīzāk dienā labi, brīnišķīgi gardi smaržo. Nu, ko, Kristap, šī ir pēdējā telpa no pagājušā pavasara pārvērtībām. Kas notiek šajā telpā ikdienā? Ikdienā klienti uz šejienes dodas, lai apgūtu jaunas prasmes. Viņi ir ļoti iemīļojuši šo telpu, jo te ir palicis ļoti maigi. Viņi te jūtās kā mājās, un viņi ļoti labprāt šeit pavada diezgan ilgu laiku un apgūst visādas prasmes. Un, protams, ka cilvēks nonāk krīzes situācijā dažreiz. Ir tā, ka viņam nav pilnīgi nekā. Viņš atnāk bērniņš rokā, viens maisiņš, tā kā šī gadījumā mēs nodrošinam visas pamatvajadzības. Sākot no pamperīšiem, ja, tad no autiņbiksēm, no knupīšiem, no pārtikas lietām, ja, protams, ikdienas apģērbs un tā tālāk. Kāds ir caurmērā tas cilvēks, kurš te ierodās? Vardarbība nešķiro, vai tu esi nabaks, vai tu esi bagāts. Vardarbība ir fenomens, kas pastāv mūsu sabiedrībā, vai ne? Un līdz ar to varbūt uz šī brīža klientu skaits varbūt ir saistīts ar to, ka viņi bērnībā ir piedzīvojuši vardarbību. Un tas ir būtiski ietekmējis viņu dzīvi šodien. Vai, cik jauka telpa! Apsveic, Ilge! Paldies! Tiešām izskatās forši. Man patīk tas tonis sienai. Vai, tas ir tiešām ļoti tāds trāpīgs. Kā tev pašai patīk viss iekārtojums? Man patīk, tā kā tu teici, tonis ir tieši tāds, kā es gribēju, un arī istabas saimniece. Un kā tu izvēlējies šo paklāju? Šis ir diezgan tāds, viņš ir ļoti krāsains. Nu, arī, lai būtu pietiekami daudz akcentu, lai tā kā turpinātu to, ka šī telpa tad ir galvenais, tāds, kur ir uzmanības centrs, un tad tālāk turpinot visu un sasaistīt ar to spilgto krēslu, tad izvēle krita uz šo paklāju, kas principā jau, manuprāt, ir mākslas darbs. Kā kopumā ir kārtojot un labiekārtojot telpu, kurām ir paredzētas vairākas funkcijas, jo no vienas puses šeit ir jābūt mieram, bet te ir arī darbs. Nu jā, tāpēc ir visādi pētījumi par to, kas cilvēku tur nomierina. Kad viens ir tas, kad ja ir kārtība, un cilvēki nomierinās no tā vien, ka viss ir kārtīgi salikts. Par ko tev vislielākais lepnums ir? Prieks, ka tas tieši sanāca. Krāsa. Jo parasti vienmēr uzjaucās tā krāsa. Līdz pēdējiem brīdim nezinu, kāds tonis būs un kā viņš dzīvē izskatīsies. Man liels prieks par visu, ko es te redzu. Es iešu pakaļ dāmām un tūlīt mēs nāksim parādīt jauno psihologu kabinetu. Tas brīdis ir gandrīz vai klāt. Kādas ir šobrīd sajūtas, Santa, lūdzu? Es īsti nezinu, ko gaidīt. Tā pašā laikā sagaidu, ka tur būs tādas pamatlietiņas, ko vajag psihologa kabinetā. Iesaki, kādas ir šobrīd sajūtas un atkal centrā jauna telpa? Kopumā, man liekas, es jau esmu pieredzējis šīs pārvērtības, un līdz ar to, protams, man absolūta paļāvība. Es zinu, ka mūsu dizaineri būs uztaisījuši tieši tā, kā mēs iepriekš esam runājuši, un tā būs tiešām vieta tādā drošības ligzdiņa cilvēkam, kas ikdienā varbūt šobrīd pārdzīvo kaut ko. Mums arī kaut kas tad ir priekšā. Mums ir jāceļās, jādodās apskatīt jauno psihologu kabinetu. Ejam. Tas ir droši. Lūk, jaunais kabinets ir sagatavots un atjaunots. Un kā tu jūties? Es jūtos tā, ka es nezinu, ar iztēli pat šo nevarētu uzlabot. Ai, cik gārti, man tāds krāsas nav bijis. Vai ne? Ak, cik forši. Jā, ļoti labi.
Principā ir viss. Es tik ļoti gribēju dīvānu. Man likās, tas ir tik neiespējami. Bija tas stāsts par to dīvānu, ka tur reizēm atnāk klienti un pasaka, ka grib gulēt, nosnaus pie svaru. Šī dīvāna viņš ir praktisks un pārvalks ir noņemams un mazgājams. Te ir bērnu stūrītes, kas ir tik ērti, kad vecāks bērniņu ļoti labi varēs redzēt. Nu, pilnīgi tā kā ir nolasīta katra mana vēlme. Ir darba vieta, nu, tam ir tāda super arī vietiņa ar gaismu un viss. Pirmās sajūtas uzreiz. Es redzu, kā es te strādāju, kāds pieklāvē. Es saku, lūdzu. Lieliski. Es tiešām apsveicu Ilgu. Paldies tev, liels paldies. Un Santai noteikti vēlam daudz spēka, prieka. Bet, Ieva, mums ir jādodās tālāk, jo ir ģimenes istaba, kura ir pilnībā pārmainīta un iesim to apskatīt. Labi? Jā, priecāšos redzēt. Jā, ejam. Lieliski iekārtota telpa. Kas tādu ģimenes istabu iekārtojot, tev nācās ņemt vērā? Lai šī telpa būtu universāla un lai viņa būtu pārvietojama un neko tā ļoti daudz pie sienām nevar likt. Man ļoti patīk tas lielais skapis. Ņemot vērā to, ka šī ir principā dzīvojamā istaba, guļama istaba, mācību telpa, ģimenei, kur būt. Un drēbes mantas ir ļoti labi, ja tās tomēr tiek aizklātas ciet un paslēptas kādā lielā skapī. Jā, un te ir tas tāds par to kārtību, kad sakārtotā telpā ir mierīgāka dzīvošana. Nu, lūk. Tik skaisti. Man liekas, ka ļoti, ļoti mājīgi tā uzreiz. Šitiem, Dievs, cik forši. Tiešām tāda mierīga un mājīga sajūta, vai ne? Tur tik daudz visādi tādi elementi. Un skapis lielais, protams, šis ir nenovērtējami, tāpēc, ka tajā skapī var salikt daudz, jo cilvēki, protams, kas atbrauc dažbrīd šeit ir visi viņi iedzīvi. Kā jūs redzat, kā šādās telpās ienākot, kā reaģē ģimenes, kad viņas tās ierauga pirmo reizi? Jā, es esmu redzējis neizmērojamu prieku bērnu acīs. Viņi saka, māma, cik te skaisti, un mēs te paliksim, vai mēs te dzīvosim vienmēr? Ilga, kas bija tie izaicinājumi, tās nianses lietas, kuras tev nācās ņemt vērā, iekārtojot šo telpu? Izaicinājums noteikti ir tas, ka tik daudz cilvēku vienā telpā, bet es viņas to plānojumu taisīju tā, lai viņi var pārveidot. Teiksim, šī gulta principā ir viena, un viņa ir izliekama kā divas. Jā, mēs novērtējam šīs gultas brīnišķīgas viņas ir, jā. Jo mums ir vēl viena telpa, ko apskatīt. Ejam, skatāmies. Ejam. Ko teiksi? Dievs, cik te ir skaisti. Tieši vakardien mums atved pavisam jaundzimušu bērnu mammīti. Viņai jānāk uz šeieni. Pirmie iespēja, kad tu ienāc iekšā? Krāšņi, bet vienlīdz arī tā mierīgi. Baigi īpatnē paskatās, tas zilais tonis, viņš ir tāds iespaidīgs, bet paskatoties šeit, viņš ir harmonisks. Jā. Es neizvēlējos to spilgti zilo, es izvēlējos nedaudz tādu par toni, klusinātu toni. Man ienākot šajā telpā uzreiz bija tāda sajūta, ka viss ir savās vietās. Jā, un šeit ir viss, kas vajag. Pusaudzis sēž pie galda mācās. Viengadnieciņam ir tepiķis, kuru mēģināt, varbūt pat nedaudz mazāk var parāpot, vai ne, var nokrist un mazliet pavaļāties, un viss ir saskaņā. Justies ērti. Justies kā mājās. Un es domāju, ka visiem dzīvniekiem šeit jau būs uzreiz jau pirmajā dienā kādi vārdiņi un mīļvārdiņi, un tik tiešām tas palīdz arī noteikti, ka ir draugi, ar ko
reizēm aprunāties, jā, tā paspēlēties. Un brīnišķīgi padarīts darbs. Paldies tev liels un arī, protams, katram brīvprātīgajam, kurš ir iesaistījies, nācis, skrūvējis kopā, licis, palīdzējis, lai iekārtotu šo telpu un vēl citas. Ilga, paldies liels. Man liekas, ka tu tā kā burvju feja. Es visu piepildījis, ņēmis vērā arī mūsu vajadzības. Paldies maniem kolēģiem, kas palīdzēja to visu īstenot, iekārtot un atbalstīja visādi. Mēs nevaram mainīt visu pasauli, bet mēs varam ar kaut ko sākt. Ar vienu telpu, ar vienu dienu, ar viena cilvēka sajūtu. Pamani vardarbību, esi atsaucīgs, palīdzi. Jo tikai kopā mēs radām labāku un drošāku dzīvi mājās. Tev viss ir skaidrs, vai ne? Nē. Daži vienkārši velc viņu prom no tā, jā? Man arī patīk. Tas tā kā braukt ar smago mašīnu. Man tā kā, jā. Tuvākā iepirkšanās, kurā es esmu bijis. Vienkārši aizskati.